Nu, Sindija, labrīt. Labrīt. Sākās mūsu otrā diena. Brauksim mēs vizināties ar riteņiem uz visādiem skatu vietām, ja? Jā. Bet navigācija mūs jau brīdina, kad ir ļoti stāvumi lieli un kritumi, ja? Ilmārs mani nesīs kalnā. Es nezinu, vai ritenim bremzes izturēs no kalna lejā braukt. Jo viņa vispār bremzes vaļā nelaiž. Viņa nezina, kas ir bremžu pārkaršana. Tūlīt vispār nebrauksim. Čipa karst bremzes? Nu jā, ka tu visu laiku nelaid vaļā. Man nekarst bremzes. Ko lai es daru, ka tu tik stāvi? Jā, tā kā mēs brauksim un skatīsimies, ko mums šodiena nesīs. Jā, es domāju, ka būs. Viss kā tam ir jābūt. Tā. Pieregulēsim mūsu skatu un tad jau līdz vēlākam. Viņš ir, es nezinu, cik centimetrus bies, ja kāds to saprot. Jā. Reku. Braucam, bet diemžēl nestrādā. Tipa restorāniņš kalnos. Var arī uzvēst picu. Cenas. Kāpēc jāzina? Ne jau viņš katra zvana skries. Es domāju, ir kaut kāds viņam noteikti darba laiks. Un pasūtīt arī var, ja sazvanīs. Jā. Apsēdies. Paēst. Un baudi skatu. Bet, nu, izmainīties šeit ar mašīnām pat ar riteni. Es nezinu, ja šeit kāds pretī brauc, es nezinu, kā viņi izmainās šeit. Bet, nu, redz, izmainās. Sastrēgumi jau nav pagaidām. Jā. Ilmārs ir bišķi aizalsies, jo viņš taupa bateriju. Galvenais jau būs māju ceļš. Bet, nu, jā. Kā viņi šeit var izmainīt, es tik apskaties, ir autobusa pietura te. Te autobusi nāk. Tādi mazi elektriski autobusi, bet, nu, tāpat. Jā, interesanti viņiem te tā dzīve. Un, jā, paldies Dievam, tagad atkal lejā braucam, ja? Un pēc tam būs atkal augšā. Tā kā Sindija ļoti lēnām brauc no kalniem lejā. Es stipri ātrāk noripināju, šitādā kāpumā uzbrauc augšā. Un priekšai dodiet ceļu zīme. Jāsagaida Sinģuks. Sādāk nezinās, kur braukt, saproti. Jā, tikmēr varu parādīt, kamēr viņu gaidu. Lejā ir mājiņas. Un te tā. Jā, un mūsu mērķis ir kaut kur tajā kalnā tikt augšā. Tur ir ķipā arī ļoti smuks skats uz lejā, uz jūru, uz Nīcu. Pilsētu. Bet, nu, te to skatu ir ļoti daudz. Bet, nu, forši. Tāpat priekš mums neierasti. Reku Sinģuks. Ieslēgus aķīti. Mīda. Nu, Sindija padus ir iesvīdusi tev? Abas. Ok. Tā kā
Nu, Sindī, ko teiksi, kādi interesanti ceļi, vai ne? Jā, riktīgi forši. Nē, nu, labi, mēs te pat tu Brauksim tālāk? Jā. Es vienkārši te tūlīt jāgriežas pa labi. Neko, forši stilīgi pakal no iekšpusi. Jā. Un te to kalnu ir daudz, vai ne? Te to kalnu ir daudz, vai ne? Jā. Jā, labi. Līdz vēlākam. Nu, apstājos, atpūsties. Autobus brauc. Sindiju nevar uzsākt. Sindiju brauc. Jā, šitais lielāks ceļš īstenībā ļoti nepatīkami braukt. Tās mašīnas tik tuvu, ne visai omulīgi man ir. Tā jocīgi ar to riteni. Jā. Tagad es varu saprast, kāpēc tie francūži un itāļi un visi šitie ar tiem riteņiem baigi mīl braukāties. Jo, jā, te to viņi dara, kā braukājas ar riteņiem. Bet, nu, manā skatījumā man ne visi ir pa to ceļa malām, viņi te gāzē, jā, ir tā kā ir. Labi. Vietējie gāzē. Es arī ar mocīti gāzēju, joptoju. Es taupot bateriju nedaudz. Bišķi aizelsot, jo domā, ka nebūs uzreiz tik stāvs. Un Sindi ieslēdz bateriju un aizminās. Tā kā, bet šeit ir kā džungļos. Ēnains. Viss labi. Domā, pataupīšu bateriju, bet laikam nebija pareizi risinājums. Brauksim tālāk. Brauksim. Jā. Skaisti, bet grūti. Rīktīgi skaisti. Rīktīgi skaisti. Nezinu, cik labi saprotami būs kamerā, bet mēs esam, kad tā paskatās, gandrīz kalnā, pilnīgi otra kalna
Virsotnē. Bet tā kā līdz tai virsotnē jābrauc ir ar rīktīgiem zigzagiem, tie ir vēl 3 kilometri. Oi, šitais ātri jānofilmē. Kas pa skatu. Braucien. Kas pa skatu, vai ne? Nach 200 Metern links abbiegen. Mēs ar Sindžuku tik minamies. Jā, mēs mēs varam šeit pieslēgt riteņus ar kājām iet augšā. Negribi? Pa takām. Lai nav jābrauc. Kamerā jau grūti saprast, bet tur ir ceļš. Un tād līdz kalna augšai. Tur. Vēl pabrauksim, čipa man bateriju rāda. Jā, atceries, ka mums vēl mājas jātīk, bet nu labi. Jā, vienkārši. Jā. Kāds viegli arī nebūs vēl augstījākais. Tur jau var redzēt mašīnas, kur brauc, tur var nedaudz ceļu redzēt, pa kuru mēs jau braucām uz šejieni. Un tur ir Nīcā! A mēs te pa šitiem kalniem visur daudzamies. Nu, maršrutu esam izvēlējušies, es nezinu, diez kā rītdien dibens jutīsies pēc tāda pārbrauciena. Bet jā, nu, vienīgais, ko es varu pateikt, paldies tam, kurš izdomāja tos elektroriteņus. Jo bez viņiem kaut ko šitādu vispār nebūtu iespējams. Ir cilvēki, kas te brauc garām arī bez baterijas. Jā, nu tie riteņi, man liekas, dārgāki kā dažam labam mašīna. Bet tā kā turpināsim mīdīties, ja? Jā. Čau! Kāda galva palīties? Nu, mēs esam. Kur mēs esam, Sindija? Kur mēs esam? Francijā. Jā. Francijā. Mēs esam Nezinu. elektrostacijā. Elektrostacijā? Nu, vai kaut kāds tornis ir, te kaut kas satelīti, kaut kādas antenas ir. Cik mēs esam virs jūras līmeņa? Nezinu, zīmes nekur nav. Mēs tūlīt iesim. Kur mēs iesim? Tūlīt jūs redzēsiet, kur mēs esam nonākuši. Lai, šmuka. Es vispār neko neredzu. Hopā! Mēs esam pašā kalna galā. Un te ir skats no augšas. Lūk tā, Nīca. Tur aiz tā kalna otrā pusē lejā Monako. Tāds mums te ir tas skats. Varam apsēsties uz malas, ja gribi. Nē, lejā es gribu bildi. Nedomāju, es nebiju jā, tad nav forši. Ot tāds mums skats, jā. Jāiziet uz otru pusi, kamēr filmēju. Jā, pabrauksim lejā, jā? Kādus divus stāvus. Tikko knapi uzbraukuši, uzreiz lejā jābrauc. Tu reku var apsēsties. Negribu šeit sēst. Es gribu Tu paskaties. Tu bildi paspēsi sabildēties. Jā, mēs esam diezgan augstu tikuši.
Reku mazā Nīcas lidostā. Labs skats, ne? Tā dzeltenā? Jā, tā ir lidosta Nīcai. Reku skats, tur lidmašīna tuvojas, viņa drīz sēdīsies tur. Viņa jau kā kamerā to nevarēs redzēt. Kur tu redzi lidmašīnu? Sindie, tev brilles vajag. Tā mēs esam to paveikuši. Ir tikai viens jautājums, vai tiksim ar baterijām līdz mājām. Un kā mēs tiksim lejā? Nu, lejā, nu, bremzes kūpēs. Bremzes kūpēs. Jā. Kaut kā tā. Mocīši ir zinās. Protams, tu mocīt ir. Es nezinu, kamerā ir redzam. Reku, viņa nāk lejā pa kalnu. Tur tāds punktiņš. Jā, un reku tūlīt būs. Es nevaru palielināt nekā. Tūlīt būs tur līkuma spicē. Nezinu, jā, grūti man pateikt, vai kamerā viņa būs ieraugāma. Nē, es viņu knapi ar acīm atradu. Jā, dodās viņa no kalna lejā. Es jau esmu diezgan nobraucis. Reku man tur jābrauc. Tur. Reku, kur ir tāds oranžs tenisa kluba korts un to. Man turreiz tā, tur zemāk vēl jātiek. Tur kaut kur aizbūs tas veikals zemāk. Un pēc tam atkal kalnā augšā, 7 kilometri aptuveni. Labi, Sindija brauc, izskās viņai bremzes vēl nav uzkarsušas. Jā! Tā kā tā. Fisher! Reklāma ritenim. Yeah! Es gīt. Saprasmes problēma. Ha! Tas ir zēns. Riteni apdzen mašīnu. Sportis. Mēs esam Sindiju šodien atbraukuši uz Ezu, ciems kalnos un kaut kādu parku. Ielas biļetes mēs nopirkām.
Bet vispār nekādu sakarīgu norāžu nav, kur jāiet. Un sanāk, es jau pieļauju domu, ka šitais viss skaitās kā jau parks. Kā šī jāiet. Viņš tādu kā ciemu malā. Vienu norādi atradām, kas cipa norāda uz dārzu. Kas šeit ir? Apskatāmies, kas šeit ir? Cindy. Yep. We're not far, it's not that big. Kaut kādi veikali. Čia mēs neko nesaprotam, kur jāiet. Tikai ejam, ja? Ja, Cindy? Nepagāja 3 dienas, ka mēs viņu atradām. On l'a acheté en décembre, donc il n'est pas vu, quoi. Patīkami veids. Ka viņš ir kaut kur šeit. Mēs to izdarījām, mēs viņu atradām. Mums ir it kā biļetes, mums vajadzētu kaut kā parādīt, ka mums ir un viss, ka viņas kaut kā jānoskanē. Te būs grūti. Merci. Eh ben oui. Cindy, ja, cilvēki bildē. Pa kuru pusi jāiet? Pa kuru pusi jāiet augšā, kā tu domā, Cindy? Pa šejieni vai pa turieni? Mēs ejam. Ja kāds saprot, drīz tulkot, izlasīt. Domā, visi kā viens izlasīs. Jā. Jā, ot. Mums jāapmeklē arī šitāds parks. Ejam varbūt uzreiz uz augšu, augstāk, nekā tur lejā. Ha? Pēc tam leju? Un tu gribi leju vai vienkārši augšas visu paskatīties, kur kas kā? Tas būs grūti. Cindy ir tik bildi. Ilmā negribi uzsēsties? Skaktusiņa. Ko tad tu pats bildē? Nu, tad kaut kas jāiemūžina kamerā, ja jau esam šeit nonākuši. Davai šeit. Neko jau nevar teikt. Izskatās jau interesanti. Protams, ja tu vienreiz esi šeit iebraucis, tad vajag šito parku apmeklēt.
blandīties. Protams, varētu Wikipēdijā iegooglēt par šito parku, kā viņš ir izveidojis, bet es domāju, ka kaut kāds senos laikos pieļauju domu. Tā kāds normāls cilvēks viņš uztaisījis kalnā galā savu pilsētu. Nu tā, šitais viss ciems skaitās tā eze. Viņš pa diezgan kotējās, viņš baigi labais, ķipa ciems, daudz visādu viesnīcu, visu kaut kā. Jā, nu vispār, ķipā, jā, Krutoņš, tais parks te pa vidu. Un mēs esam uznākuši šitā sanāk pašā spicītē, cik no augstu vien var. Un, protams, jūs kāpt uz klints malas būtu pats augstam. Un visur cilvēki. Un vienmēr sakot, pavērās tāds skats no pašas augšas. Jahtiņas saparkotas. Jā. Īstenībā beigās, tā, lai to parku tā izstaigātu, visu diezgan daudz laika vajag. Bet tā kā mums šodien laiks bišķiņ ir ierobežots, jo mums ir pārbrauciens 500 km uz citu viesnīcu. Itālijas kalnos. Arī īstenībā blakus ar Franciju, bet nu Itālijas pusē. Un, jā, mums nemaz nav tik daudz laika, lai te tā staigātos un bildēties un visu kaut ko darīties. Bišķiņ ierobežots mums tas laiks. Bet, nu, jā, ne tas nekas. Bet, nu, skaisti. Kā vienmēr es teicu, Teksīša jau var atbraukt. Diez, kur man Sindija palika. Pazaudēju Sindiju. Reku ir. Sindija, sveiki. Tu visus malas apgāji apkārt apskaties? Kā jūs jūtaties? Jā, viss aug. Viss dzīvā daba. Nu, nē, tak bija norāde, kad izēja ir uz otru pusi, nu. Tak uz norādes, kāpēc tā bija zīmēts? Tur nevajag. Nevajag? Nav tur nekā. Tur, man liekas, sāksies jau tā ieliņa. Es to reku. Zobenu tur cilvēks. Sēž uz zirga. Kaut kāda viesnīca. Cik es sapratu. No tā Ezas parks ir izsteigāts. Francija no augšas ir redzēta. Jā, no ļoti augstiem punktiem. Jā. Iespaidi, protams, tikai tie labākie. Vai ne? Jā. Ça, c'est le parc. Tā kā iesim uzēst saldējumu.
paši vēl nezinām, paši nesaprotam, vai esam vēl Francijā vai esam jau Itālijā, bet tur redz Itālija. Bet braucam. Kaut gan pēc balkoniem izskatās, ka mēs esam Francijā. Tu to varēja pateikt pēc balkonā? Tur bija tādi izgraznoti balkoni, skaisti paskaties. Atceries viena no tādām lietām, ka viņi visu izgrazno, izdaļo, franči vairāk kā itāļi. Tur ir jūra, aizbraucam gar jūras krastu. Mēs vēl nebrauksim gar jūras krastu. Iezīsimies tagad. Nē, brauksim to. Bet, nu, redz, viss ir dzeltenīgi oranžs. Viss ir daudz maz vienāds. Un mēs esam iebraukuši kaut kādā vecpilsētā izskatās. Nē, Ilmār? Nezinu, paskaties, ko mums navigācija rāda. Ko mums tur rāda? Līku ločas mums tur rāda. Bet, nu jā. Rechts abbiegen, danach. Rechts. Palmas, mandarīni. Links abbiegen. Ik uz katra soļa. Un daudz motorolleru. Gāzet, ja motorolleri gan. Un viņi ir riktīgi gāzējot. Makšķernieku makšķerā. Tur vietējo ziltiņu. Forši iznāk ārā, iemet makšķerīti, aizēja. Izvelk ziltiņu, aizēja. Izsaka ziltiņu, jā. Iebrauksim. Nu tā, mēs ar Sindiju esam atbraukuši uz otru viesnīcu. Uz mūsu dienām. Šādi mums viņa izskatās. Mēs tikko paēdām vakariņas. Jā. Principā. Sindija, mēs rītdien ar riteņiem vai brauksim ar slēpēm tomēr? Jā. Ritenim uz bagažnieka būs slēpas. Jā, mēs brauksim ar riteņiem, bet arī būs līdz slēpēm. Groziņā būs slēpas. Jā. Iesim, paskatīsimies. Te ir pilsētas centriņš kaut kur. Kroči, mēs esam Courmayeur. Nu, kaut kā tā. Jā, šeit, kur ir pa ceļu, tak neiesi. No tā mums te. Hotel Mont Blanc, restorāns Spa. Jā, pa Spa gan, pa pirti, pa visu. Mēs ar Sindiju rītdien izdomāsim. Iesim uz pirti. Pieras 2 vakarus jau esam gājuši. Uz pirti vai uz... Nē, mēs negājām uz pirti. Labi, pirti. Vai arī jau pietiek? Mums vajadzētu īstenībā izdomāt. Mēs jau esam iekšas, jau citā garā.
Mums mērķis ir rītdien tur uz to spici tikt. Reku. Ejam tur. 2 stundas tur jāiet. Kruta. Jā, iesim, papētīsim. Sindija mani pierunāja pēc vakariņām Pēc iznāk. vakariņām iziet ārā. Viņa saka stundu, es saku ne. Stundu taču ne. Tu stundu ēdi steiku un stundu tagad nevari viņu pārstrādāt. Tāpēc es arī viņu ēdu, lai varētu iet un atgulties. Nevis tagad aiziet izstrādāt un pēc tam gribēsies vēlreiz steiku. Ja? Jā. Nu, ot. Iesim, pastaigāsim pa Rajoniņu. rajoniņu. Tādi mums te skati. Bet nu tā izskatās. Jā. Tikai viesnīca. Nu, šitais tak ir arī tā arī skaitās slēpošanas kaut kāds, nezinu kāds. Kurorts. Te jau citu neko nedara. Viesnīca uz viesnīcas. Nu, pasts ir. Katrā ziņā šeit izskatās, viss ir pavisam savādāk, kur mēs bijām Nīcas galā. Kā Sindija saka, šeit liekas tos kalnus varētu kā švammīti tā pamīcīt, tādi biezi, viņi izskatās zaļi, kupli. Reka vēl viens hotels. Nu jā, iesim, pastaigāsimies, te jau redzēsim, ko mēs ieraudzīsim vēl. Reku. У нас есть меню на русском языке. Krieviski. Aizjām, paskatīsimies, kas Krievus gaida. Krievs gaida. Un tā ir kaut kāda kā picērija vai kas. Paskatīsimies. Добро пожаловать. Kur-Major. Kur-Major. Kas te ir? Nu, kur tad ir krievu meņu, kāpēc es neredzu? Viss ir angliski, franciski, itāliski. Kur ir krieviski? Kači papētīsim.